Sestdien, pulkstens 5:12. 5 svājus un redzēt. Šoreiz pamēģināšu uz šitādu mūdzi. Tur nekas nav rakstīts, kas tas tāds ir. Pirkts vismaz. Domāju, vairāk kā 2 gadus atpakaļ. Man tā sākuma uz viņu baigi labi ķērās, un tā kaut kā neķērās vairāk, un tā viņš man tur mājā mētājās. Ne mētājās, bet gulēja vienā kastītē. Pamēģinās tagad. Kā būs. Vispār jau kaut kā baigi švakti pēdējās dienās ņem. Redzēs, kā te būs pēc vakardienas vējiem un lietiem. Pirms tam jau galīgi švaku vienu dienu. Vispār neviens savu. Ir kaut šito peķerās. Mazā jau ir, bet vismaz peķerās. Tā kā mūdzis nostrādāja. Tā. 11 pār 12. Uz šitādu mūdzi. Nezinu, cik viņš garš. Man tagad netiek, ka mērīšu kādu līdakļu, ja noķeršu, ko mērīt, tad apmēram nomērīšu šito, cik viņš garš. Es domāju, viņš varētu būt kādu 13-14 centimetri. Diezgan tāds pagaršs. Bet iet viņš tā diezgan pa augstu. Liepājas ezerā tā kā vajag, kamēr nav zāles baigi sauguši. Tie vajag būt inspekcija. Bet nav jau tur makšķernieku uz to dambu. Šitie pēc mazāk troks un tā es. Nav tā kā gripeni. Vēl viena pieķērās, šī vēl mazāk. Jā, tā būs, ka mazās viens šodien ķersies. Šitā jau pavisam maziņa. Šito pašu mūdzi.
Nosaukums nav zināms, jo nekas nav rakstīts. Un toreiz viņš, man liekas, bija bez iepakojuma. Jā, tie ir inspekcija. Cikos to otru noķēra? Nu, kāds 16 vai 12. Nu, tas iet līdz te, jo viņam kaut kas nav kārtībā. Pamēģināšu tagad uz šitādu mūdzi. Šitas ir roku darbs. Kādreiz Liepājā uz Āiņu bija veikals pie Kuzmiča. Es viņu tur pirku. Viņam pat ir iekšā bumbiņš ir gaba. Kādreiz uz viņu sops bija. Kā tagad būs. Bet, nu, jāizmēģina viss kaut kas ir, nu, ko tad mājā tur guļ kastītes. Retam jau jāpaņem līdzi. Jāpamēģina. Jā, ka to kā uzliku. Šis iet bijis dziļāk. Ķer zāles. Nekas bišķi augstāk turēšu kādu, tad jau varbūt vajag. Man te vienkārši pamest pat tur. Nu, lai. To ilgi ņemās. Pamēģināšu uz šitādu mūdzi. Sarkangalvīti. Šitas maksāja 8,5 lati. Kādreiz pretī sadzīves pakalpojumiem sētā bija tāds makšķernieku veikals. Viņš dziļāk iet un zāles ātri jātin. Jā, kā jau ķer zāles. Tā jau te mūsu ezerā Liepājniekā. Pamēģināšu uz šitādu mūdzi. Šis ir tas mazais. Nē, nu ir jau vēl mazāk. Pavisam maziņš. Šitas varētu būt kad 9 centimetri, no 10. Nu, jāmēra, nu kaut kad nomērīšu, tad, ja būs kāda copa, tad es tam zināšu. Jau no kožiem. Nu, jau šitu nebūs, tad gan velku. Nu, mainīšu vietu. Trešā copa. Uz mūdzi sarkangalvīti. Bet tā ir maziņā. Kas tad ir mazās vieni?
Mazās līdekļi šodien vieni. Divas pāri vieniem uz mūdzi. Sākam galvīt šitādi. Nu, šita varētu būt kad 11 centimetri. Mājā jāizmēr. Tie visi sen pirkt pa latiem. Kas to lai atcerās. Šita sen nebija iepakojuma. Man nekāda nav rakstīta. Tā kā saprast, tev nevar kas. Gaidām 3 capas, 3 zivs, bet visas mazās. Bet mazām vismaz apetīti šodien te jau bija tādas dienas, ka pat mazām nebija apetīti. Pieliku šitādu aizsmūdzi. Nu, šitas ir laikam 12 centimetri, tāpat kā tas zaļais lielais. Un bija viena copa. Bet neizskatījās maziņu, es šitu mutu uztaisīju. Un 1:30. Nu, šis jau tāds eju, kā asiet nost. Sen pirks. Pa latiem. Man jau lielākā daļa mājā, kas pa latiem pirkt 90. gados. 2000 sākumā. Tad metodā strādāja un tādā lielā pirkšana bija. Uz aizsmūdzi. 5. copa. Šī varbūt, ka būs izmērs. Viss lielāk jau ir. Šitam nevajadzētu būt izmēram. Bez 12:02. Piecdesmit 3 centimetri. Nu, gandrīz 54, 53,5. Uz šito zaļo aizsmūdzi. Tā kā šodien pagaidām uz mūdzenes. Mēģinu galvenokārt. Es pamēģināju uz gumiju vienu lielāks, bet nebija neviena copa. Nu, uz mūdziem uz visiem manā copas bija. Bet nu katrā gadījumā, ka 5 copas un 4 zivs ir noķertas, tas ir labi. 10 pār 2 bija 6. copa.
uz šito aisu. Bet, tikai uzsit, bet tā diezgan ass tas sitiens. Varbūt, ka ņēmis vēl kādreiz. Šito asiem nebija mēģināju. Aizmirst, kad pēdējais viņi ņēmis līdzi. Kādu 5 gadu, man liekas, noteikti nebija ņēmis līdzi. Varbūt tā nav tik daudz. Septītā copa uz džeku. Domāju, ko tas sataisīja to kātu. Bišķi pamainīja vietu, pavelcēja un atkal kā apstājās. Noslāpēja motoru, pārsēju pēlu. Un viena mazā līdaka galā. Divus un 5 pār 2. Šodien mazām baigā apetīti. Tā lielāks viss palikuši. Lielākās netiek klāt laika. Uz šitādu stēgu par džeku. Pēdējo mazo līdzekļu noķēru. Iemetīšu vēl pāris reizes. Varbūt vēl kādai interesi. Vai tad tā varētu būt, ka te nav neviena lielāka līdeka? Pamēģinās bišķi uz lielā. Kubija. Lucky Jones kubija 18 centimetri. Un šitai bija rakstīts uz iepakojuma 7 cauls. Man jau viss viņi veci iepakojumi. Tādā būtu cauls rakstīts. Bet tagad tie visi 18 centimetri. Tā ir tad viena lielāka līdeka te nav. Nav interesi lielākā. Drīzāk jau tā. Tas bija gābiens, tā bija smuka līdeka. Domāju, ka 2 kilo vismaz jau ne vajag. Pulkstenis 15 pār 3. Bet nesaķēra riktīgi. Bet vismaz zināms, ka tomēr te kāda liela līdeka. Tā 8. copa. 9. copa. Tā tāpat tomēr laikam bija. Bet kaut kā ķēgā. Nesaķētīgi. Vēl pāris aiziemetīšu, ja ne, tad mēģināšu kaut ko varbūt mazāk. Mazāk varbūt viņi saķers kaut ko.
Pintas viņai. Šoreiz jau ķēra pie pašas lājas spicītas attālumā. Pielika šito aisu mūdzi zaļu. Un tāpat viņu kaut kā nevar saķert. Tagad jau es viņu dabūju redzēt to vidi. Vai pa 2 kilo noteikti. Nu, ja tā ir tāpat. Nu, visdrīzāk, tai pašā vietā apmēram tikai, vien tuvāk un tuvāk. Jā, viņi ilgāk peld līdzi un doma. Ķert vai neķert. Tā 10. certi. Šodien beigts 10 ceturtas bija. 1 zivs somā, 4 atlaidi. Pēdējās copas tādas tukšas viss. Nekas. Būs citreiz. Uz redzēšanos.